Šodien turpinājās pagājušajā nedēļā uzsāktā gaujas tīrīšana. Tās mērķis, braucot ar laivu, savākt gan upē, gan krastos esošos atkritumus. Pirmais vākums jau bija, uzsākot upes tīrīšanu, vairāk atkritumu maisu piepildījās zem Valmieras apvedceļa tilta. Gauja ir viena no tām vidzemes upēm, kas ir ļoti intensīvi apmeklēta gan pavasarī, gan vasarā. Un līdz ar to, apmeklējot, veidojās šie dažādi veidi liekais atkritums, ko mēs saucam, kas ir jāizvāc vienkārši. Tā nav akcija, tas ir darbs. Bet akcijas ir pēc tam bijušas. Ir vairāk kārtīgi Gaujas parka darbinieki kopā ar ūdens turistu operatoriem. Vienas dienas pasākums. Tā ir akcija. Bet notīrīja daudz, jā. Bet tā kā profesionāli tīrīt gandrīz mēnesi braukt pa Gauju 2 laivām, 4 vīri un visu novāc. Tā nav darīts, vismaz no 2006. gada, jā. To jau vajadzētu katru gadu, jo mēs jau faktiski tīrot Gauju cīnāmies vai darbojamies pret Baltijas jūras piesārņošanu. Piegružošana. Piesārņošana tas ir kaut kas cits, bet piegružošana tomēr ar pudelēm, visādām lupatām un draņķiem. Māris Mitrevits saglabājas arī laikrakstu, kurā aprakstīta iepriekšējā Gaujas tīrīšana un tajā savāktais. 2006. gada 29. jūlijas. 9 dienās 58 km 20 kubikmetri. Tā ir skaitā 900 alus pudeles no stikla. 4 autoriepas, 2 žiguļu sēdekļi, paklājs un vējlukturs. Ne jau pirmo reizi piedaloties Gaujas tīrīšanā, Mārim Mitrevicam ir arī savi secinājumi par to, kas tad ir galvenie upes piesārņotāji. Un ne jau ūdens turisti ir tie galvenie grēkotāji. It kā no malas izskatās, un pirmais bija aktīvi mērkaļu turismu brauc tik no Rīgas un met te iekšā. Vispār jau jā, un tā dara. Bet lielākā raža tomēr nāk no pilsētām, diemžēl. To iepriekšējo gadu pieredze parādīja, ka zem Valmieras, zem Cēsīm, zem Līgatnes un zem Siguldas tā manta ir daudz vairāk, un jo tālāk no pilsētas nost, jo tā manta paliek mazāk. Tas nozīmē tikai to, ka no tiltiem un no krastmalām met iekšā visu kaut ko. Kādreiz arī kaut ko vieglāk iepūš vējš, tas ir nepārprotams. Kas ir visunikālākais, kad vienā no tām turēm, ko mēs tīrījām, atradām mašīnu Gaujā. Un tad krāns cēlā ārā to televīzijā, radio un tā tālāk. Vēl tāds ļoti super ir 2 cilvēku galvaskauls. Viens gan tāds 1000 gadu vecs vispār, tā daļa tikai fragmenti, Pauras kalns, un viens tāds negluži mīkstām acīm, bet tā. Un tad tačkas, visādi ugunskuriņķi, bērnu ratiņi, velosipēdi, viss kaut kas. Pirmajā dienā upes tīrītāji veikuši nedaudz vairāk par 7 kilometriem, jo darbs jau nemaz nerit tik ātri. Vispiņķirīgāk ir savākt koku sanesumos ieķērušās pudeles un citus atkritumus. Lielākā daļa tomēr ir tanīs vietās, kur ir kaut kādi bebras, kur ir čakārņi vai krastmals krūmi vai koki noliekušies, un tad ir sastājies 5, 6 pat 20 metri tāds no baļķiem, kokiem, sprunguļiem, tāda kā barikāda. Un tad tur pa šķirbām ir arī pudeles. Tur ir diezgan sarežģīti. Tur ir grābekli, cik var aizsniegt, paķeksēt to, kādreiz arī, diemžēl, jākāp ārā no laivas. Tas uzstādījums ir, ka visu, ko redz no Gaujas, arī krasta kraujiņā jākāpj ārā, ja nevar grābekli aizsniegt, jāiet pakaļ un jānes laivā iekšā maisā. Pirmajā dienā jau savāktas 16 maisi ar atkritumiem. 45% no tiem ir upē samestās plastmasas lielās alus pudeles. Tām seko alus skārdens un stikla pudeles. Atrasts arī 6 pudeles ar tajās ievietotajiem vēstījumiem nākotnē, piemēram, ar sveicienu prezidentam Andrim Bēziņam un arī ar jaunās sievas zvērestu būt uzticīgai. Bet kopumā secinājums, lai arī ko likt atkritumu maisos vēl netrūkst, tomēr upe un tās krasti kļūst tīrāki. Gaujas krastus regulāri kopi. Gaujas parkā tas ir 2 reizes nedēļā. Mūsu inspektori, darbinieki brauc un šīs apmetņu vietas, kas ir labi iekārtotas tieši Gaujas atpūtniekiem, tiek katru nedēļu 2 reizes savākts. Protams, šāda mēroga Gaujas tīrīšana, ka tiešām visas Gaujas garumā tiek rasa tīrītas, sērītas, saliņas tiek tīrītas, protams, ir iespējams tikai tad, kad ūdens līmenis ir diezgan zems. Un, protams, ka pirms pavasaļiem tas ir ļoti svarīgi, lai ceļoties ūdens līmenim, to, kas tiešām, ko cilvēki ir atstājuši, lai tiešām nenonāk jūrā, tiešām uzlabojās šī situācija. Un es gribētu cerēt tā, ka arī tas brīvprātīgais darbs pieaug, jo šāda veida akcijas ir arī no tādiem uzņēmumiem, aktīviem cilvēkiem ir nākuši ar ierosinājumu palīdzēt, jo viņi uzskata, ka tomēr tur, kur viņi dzīvo skaistā vietā. Un tas ir, es domāju, ka tas ir galvenais. Gaujas tīrīšanas darbi turpināsies arī nākamajās dienās. Plānots ir šo darbu veikt līdz pat Murjāņiem.